Un iesāksim vēl bišķiņ pakāpsimies atpakaļ, runa par to, kādēļ tas ir vajadzīgs, jo numur viens, kādēļ mēs varam saprast, tu parasti saka, mēs mācos, lai man vieglāk viņu būtu, lai cilvēks būtu saprast, bet reāli, kāpēc tev vajag saprast, jā, vienmēr uzdot tālāk vēl jautājumu, kāpēc, saprast, lai saprastu, un priekš kā man vajag saprast. Un pamat doma jau ļoti vienkārši. Numur viens, mēs mēģinām saprast cilvēkus tāpēc, lai mēs varētu prognozēt, kā viņi tādā vai citādā situācijā rīkosies, kā viņi rīkosies pie tādas un citādas informācijas, pie tāda un citādiem apstākļiem un visādi citādi. Mēs varam prognozēt, kā cilvēki reaģēs uz kaut ko. Ja mēs strādājam pārdošanā, ļoti noderīgi. Ja mēs strādājam politikā, ļoti noderīgi. Ja mēs strādājam ar ģimeni, ļoti noderīgi. Mums vienkārši mēs zinām, kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk, kādas situācijas izraisīs, kādas emocijas, kādas apstākļus. Numur 2, mēs varam ietekmēt to, kādā veidā cilvēki reaģēs, jutīsies, un tā ir tā otra puse šim visam, kad zinot mūsu sarunu biedru, kādas grupas dominējošo, to personību tipu. Ja mēs nekļūdīgi esam viņu noteikuši, mēs varam ietekmēt rezultātu. Ja? Mēs varam komunicēt ar cilvēku savādāk, lai viņš mūs labāk sadzirdētu, lai viņš iemācītos kaut ko. Ja mēs esam pārdevējs, mēs viņam varam pārdot kaut ko labāk, tad, ja mēs zināsim, kāda tā tipa cilvēks ir neatkarīgi no tā modeļa, ko mēs esam izvēlējušies. Tāpēc, ka mēs savu komunikāciju būsim pielāgojuši, varbūt mēs būsim apstākļus pielāgojuši, mēs neprasīsim no cilvēka to, ko viņš nevar izdarīt, tāpēc, ka viņš ir cita tipa cilvēks. Bet problēma vienmēr, kur sākās ar to, ko es iesāku šo video, to, ka mēs ļoti bieži kļūdaini to izdarām, un mēs arī paši savu personības to tipu, lai kādu modeli mēs būtu izvēlējušies, mēs nosakam ļoti bieži kļūdaini.